Jaunieši iesaistās. Jēdziens, kas sevī ietver ļoti daudz. Bet vai paši jaunieši zina, kā viņi var iesaistīties savu svarīgu lēmumu pieņemšanā un pats galvenais pildīšanā, vai arī doto iespēju izmantošanā? Šajā video tiek pastāstīts par šīm iespējām. Kā uz tām skatās cilvēks, kas ir cieši saistīts ar jauniešu jomu? Jaunieši piedalās nevalstisko organizāciju darbā, viņi iesaistās dažādos projektos. Jaunieši, piemēram, pauž savu viedokli internetā, gan kaut vai, piemēram, komentējot rakstus vai kaut ko rakstot savos sociālo tīklu profilos. Un būtībā politiskā līdzdalība ir viss, kas kaut kādā veidā ietekmē tos lēmumus, kas tad tiek pieņemti. Jā, vairāk vienmēr tas izaicinājums ir kaut kādā veidā lēmumu pieņēmējus motivēt un iedrošināt rīkoties pēc tam. Jo ir jāsaprot, ja teiksim, tās vietējie jaunieši to nedarīs, ja viņi kaut kādā veidā neiestāsies par tām savām vajadzībām, tad visticamāk neviens viņu vietā to nedarīs. Tāpēc, kad tā ir tā lieta, kas ir aktuāla tieši viņiem, un viņiem pašiem arī kaut kādā veidā ir jācenšas panākt. Un tas, ko mēs noteikti iedrošinām, vienmēr ir turpināt darbu, un tas ir tā kā katras pašvaldības un katru jaunatnes darbinieku arī atbildība, kas notiek ar šīm idejām tālāk. Es zinu, ka kādreiz, kad man bija 12 gadi, palīdzēja organizēt popielas un dažādas pasākumus jauniešiem, bet tad kaut kā vienu brīdi laikam tas viss pazuda. Un tagad viņi ir atkal jau atpakaļ Skolēnu domu, viņi atkal piedzimusi un jau 2. gadu turpina rīkot pasākumus jauniešiem. Un tas ir tas mērķis, ko mēs katru gadu beigās gribam parādīt visiem, kad skolās kaut ko dara, kad notiek darbība, parādīt plašākai sabiedrībai, un tas ir izdevies, manuprāt. Speciāli ir izveidota jauniešu māja, kas ir zināmā mērā tilts starp Liepājas pašvaldību un jebkuru skolnieku un studentu Liepājas pilsētā. Un diezgan bieži es personīgi saņemu ierosinājumus vai priekšlikumus arī no jauniešiem, kas nav sasnieguši 18 gadu vecumu. Līdz ar to, manuprāt, šajā sociālajā jaunajā dimensijā ir radīt iespēju ikvienam pateikt tiešām to, ko viņš vēlas, uzzināt, ko viņš vēlas, un darīt to zinām sabiedrībai. Mēs redzam to, ka ir virkne iestrādātu projekti, kas radīs gan potenciāliem jauniešiem darba vietas, tā skaitā, piemēram, nozarē, kas Liepājā vēl nav pietiekami attīstīta, tā ir radošā industrija, kā arī, protams, tradicionālās industrijas, kas Liepājā attīstīsies. Liepājas gadījumā, es domāju, abas šīs puses sakrīt. Gan jaunieši paši veidojās un formējās un interesējās, gan arī pašvaldībā ir tā interese stāstīt par saviem plāniem, uzklausīt jauniešu idejas un viedokļus. Un līdz ar to rezultātā daudz kas var notikties labāk, kvalitīvāk, precīzāk. Un tas ir gan studentu, gan skolēnu padomes, gan dažāda veida aktivitātes, kurā tad ir iespējas piedalīties tās pašas kafijas ar politiķiem, ēnu dienas, atsevišķas tikšanās skolās, politiķu tas vārds uzliek varbūt tādu diezgan smagu nastu, bet pa lielam arī politiķi ir cilvēki un politiķi piedalās dažādos pasākumos, un arī tā ir iespēja būt kopā ar jauniešiem un to barjeru mazināt. Un jauniešu aktivitāte, entuziasms un kaut kādā veidā arī atbildība, tad arī darboties pretī.